patēriņa starpībai var būt dažādi iemesli. Liela daļa no tiem tiešām ir saistīta ar cilvēku faktoru. Uzrādīti mazāk ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi, arī mehāniski ietekmēt ūdens patēriņa skaitītāji. Tas, ka ir uzstādīti mājā dažādas ūdens plūsmas uztveršanas jūtības ūdens skaitītāji, taču ir vesela virkne ūdens patēriņa starpības iespējamie cēloņi, kas absolūti nav saistīti ar cilvēku faktoru. Piemēram, aiztērējuši ūdens patēriņa skaitītāji, slikta ūdens kvalitāte, filtru problēma. Tāpat pēc verificēšanas skaitītājs uzkārtot, atkārtot, to jūtība ir mazinājusies. Tāpēc pienākums noskaidrot ūdens starpības iemeslus atbilstoši normatīviem aktiem šobrīd gulstās uz pārvaldnieku. Un šis pienākums ir strikti iestrādāts likumā un nosaka veselu virkni darbību, kas noteikti pārvaldniekam ir jānodrošina, lai šo problēmu sakārtot.